Nākošais 1.3. Iepirkuma komisija izsludināt malkas iepirkumu Aglunas novada pašvaldībās vajadzībām. Tātad, lūdzu, paskaidrot. Jā, arī malkas iepirkumu vajag veikt par jaunu. Un vēlos, lai jūs arī apstiprināt to, ka jāveic malkas iepirkums par jaunu. Un iepriekšējais tika anulēts, un tas ir nākošajā punktā par to. Tā, sakarā ar ko? Kāpēc ir jāiet par jaunu? Ar to sakarā, kad mainījās pasūtītāju vajadzības, mainījās apjomi, kā arī termiņi, un līdz ar to tā ir ļoti, ļoti būtiski lieta, cik un kad. Jā. Tas varbūt cik ir 3 reizes vairāk vai mazāk, un kad varbūt tas ir pēc 5 gadiem, līdz šīm izmaiņām ir vajadzīgs. Šis iepirkums tika apturēts, un vajadzīgs izsludināt jaunu iepirkumu. Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Kāds iepirkums tika apturēts? Malkas iepirkums. Kad viņš bija izsludināts, kad viņš bija apstiprināts domē, ka viņi izsludināja? Viņš šeit tika apstiprināts domē. Ko mēs tad apstiprinām? Es prasu apstiprinājumu malkas iepirkumam šī gadījumā. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav jautājumu? Tāda, lūdzu, balsot. Kas par to? Lūdzu, balsojam par. Pret. Atturas. Atturas. Tālāk. Nākošais 2. jautājums. Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Lūdzu, izskaidrot. Šeit mēs varam runāt. Tas ir tas, ko es teicu, ka šī iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo, kā jau minēju, mainījās pasūtītāju vajadzības. Un es nevaru nopirkt to, kas bija paredzēts pirms tam, jo mainījās šīs vajadzības. Likumā ir paredzēts, var pārtraukt iepirkumu? Var pārtraukt iepirkumu, protams. Šodien došu ziņu visiem pretendentiem, lai būtu godīgi visiem ar aptvēršanas protokolu visām cenām, jo tā sanāca kā nedaudz interesanti, ka dabūja attaisīt un pēc tam pārtraukt viņu, jā, it kā negodīgi, bet tajā pašā mirklī uzraudzību birojas saka, ka tā lieta ir un ar risku jārēķinās. Tu sazinājies ar uzraudzības? Protams, es sazinājos un apaicējos, kā šī gadījumā rīkoties, lai nebūtu viss smuki un pareizi. Jā. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Es nesapratu, kāds iepirkums tiek pārtraukts? 22. maijā, kas bija izsludināts. Iepirkums, malkas iepirkums ar... Uz kāda lēmuma pamata viņš tika izsludināts? Ar rīkojumu. Ar manas priekšniec rīkojumu sanāk, ar izpildu direktoru rīkojumu izsludināts. Tad man ir konkrēti punktu, likumu, nolikumu, uz kāda pamata Mārtiņ, tu dotajā brīdī pildīja rīkojumu. Es pēc būtības esmu izpildu direktoru pakļautībā, un, ja nemaldos, nolikumā ir, kad arī drīkstu izsludināt konkursus ārkārtas gadījumā arī rīkojumu. Jā. Ārkārtas gadījums? Jā. Es nevaru precīzi nocitēt, jā, bet kaut kā tā tas ir. Un tad par pakļautību palasiet likumu. Kam ir pakļauta iepirkumu komisijas priekšsēdētājs? Viņš ir absolūti brīvs. Un tikai atbild likuma priekšā. Tad jāpaskatās darba nolikums, jo jā. Tā, vēl kādi jautājumi? Papētīšu lietu. Lūdzu, ir jautājumi? Tātad pieņem zināšanai, ka Aglunas novada domes 22. maijā izsludinātā malkas iepirkuma procedūra tiek pārtraukta. Kas par to lūdzu balsu? Par? Šis īstenībā pat nav balsojums variants, tas ir pieņemts. Atturas Igors, jā? Es esmu pret. Pieņem zināšanai. Pieņem zināšanai to, kas nelikumīgi tika izsludināts. Par to, lai strīdās... Nē, par to ir jāstrīdās mums, tāpēc man arī ir nākošais jautājums. Labi, nākošais jautājums ir par iepirkumu.